Ieskatīt Zviedrijas karaļģimenes dzīvē. Šajā video redzēsiet priecīgus mirkļus, dzimšanas dienas svinēšanu un atgriešanos dzimtenē. Skatieties līdz galam un neaizmirstiet abonēt. Skatoties uz saulainu pavasara dienu, fototēlā redzams jaunais princis Nikols mierīgi sežot zaļā pļavā, kā arī viņa mīļais ģimenes un Loda Dūdls Tedijs izrādot siltu un harmonisku atmosfēru. Silti dzimšanas dienas vēlējumi no Zviedrijas skatītājiem pavērās priecīga aina, kurā Adiene, skaista un smaidoša, svin savu 7. dzimšanas dienu, un mamma, Leonore ar mīlestību un lepnumu novēl viņai visu labāko. Leonore, princese, atzīmē savu 11. dzimšanas dienu, un fototēlā redzams viņas sirsnīgais saskarsme ar zirgu Aidi, kas simbolizē viņas skaistni un saistību ar šo burvīgo dzīvnieku. Instagram bildēs redzama skaista sagaidīšana Nobela balvu pasniegšanas ceremonijā Stokholmā, kur princese Leonore un viņas vīrs Kris O'Neils ir atdzīvoti skaisti, mīļi no šī prestižā pasākumā. Rudens kāsās iezīmēts priecīgais moments, kur Adiene, mazā princese, kopā ar suni Tedi izbauda pirmo augsto rudeni Zviedrijā, izstarojot laimi un baudot dabas burvību. Skaists jūnija rīts, un Zviedrijas karaļa pilī atskan priekpilnas dziesmas. Princese Madeleine dalās Instagramā ar aizkustinošu ģimenes fotogrāfiju, sveikojot sevi ar 42. dzimšanas dienu, un 3 bērni spīd priekā. Karaļa ģimene paziņo par atgriešanos Zviedrijā pēc ilgstošas prombūtnes. Saules pierietve no Miami, un princese Madeleine priecīgi pastaigājas ar bērniem, daloties saules iespiediem mirkļiem Instagramā. Princ Nikolas, kurš sen nebija redzams, pozē līdzās māmai, tāda saulēna iespaiduma atklāja privātās dzīves kūkas. Rozā krāsu atspidumi un dzimšanas dienas sajūtas princese Madeleine un viņas meitas Leonore un Adriene sūtījums ar siltiem vēlējumiem lieldienās. Leonoras nopietnais skatiens izsauca jautājumus un zinkārību Instagram sekotājiem, radot intrigu. Skaists Floridas pludmale, silts saules stāri un princese Madeleines mīlestība, tā princese Madeleine sveikina savu jaunākās meitas Adriene ar 6. dzimšanas dienas ballītēm. Rozā krāsas un silta vēlējumi rada jautru noskaņu. 10 gadu jubileja. Princese Madeleine dalās priecīgā mirklī Instagramā, sveikojot savu meitu Leonore ar 10. dzimšanas dienu un izprotot jaunākā iecienītā bērna pievienošanos. Kāds brīdis un silti vēlējumi radīja prieka pilnu noskaņu. Siltā oktobra dienā, 2023. gada 31. datumā, Instagramā parādās jauns Zviedrijas karaļa ģimenes foto, kurā jaunā princese Leonore un Adiene atpūšas rotaļīgi kleitu darinājumos. Bet jaunais princis Nikolaus izskatās patiešām biedējošs savā ceļam kostīmā. Jau 2023. gada 15. jūnijā princis Nikolaus svin savu 8. dzimšanas dienu, un princese Madeleine ar Kristoferu O'Neillu Instagramā izsaka sirsnīgus un jautrus vēlējumus mazajam prinčim, pievienojot viņam skaistu un neaizmirstamu dienu. 2023. gada 10. jūnijā princese Madeleine atzīmē savu 41. dzimšanas dienu, un Zviedrijas galms to svin ar simpātisku portretu, kas iedvesmo un atspoguļo viņas šarmu un skaistumu. Dažas nedēļas pirms atgrieziena Stokholmā princese Madeleine sūtīja vasarīgu sveicienu Zviedrijas valsts svētkos, un kopā ar ģimeni tradicionāli apģērbti novēl viņiem priecīgus un sirsnīgus svētkus Instagramā. Vēl 2022. gada 25. oktobrī, pagājuši 10 gadi kopš Kristofera O'Neila un princeses Madeleines sadarināšanās paziņojuma, un oficiālajā sadarināšanās foto viņi cieši tur viens otru rokās parādot savu mīlestību.